Tu esi mērojis tālu ceļu no Liepājas. Kāds ir sajūtas uzstāties šeit tādam māksliniekam kā Skutelim? Mērojis esmu diezgan tālu ceļu. Brauciens bija nogurdinošs, bet sajūtas ir kolosāls. Vai viss izdevās tā, kā bija plānots, vai varbūt kaut kas neizdevās? Tieši uzstāšanās ziņā, jā. Līdz galam jau nesanāca, kā bija plānots. Jā. Bet visā visumā bija labi. Publika atspēkoja to, kas mums uz skatuves neizdevās. Publika ar savu troksni, tā teikt, izlīdzināja grumbus. Kādas bija sajūtas, kad Skutels te uzaicināja viņu iesildīt? Liels gods tas ir. Liels gods. Jutos pacelāts, ja tā var teikt. Cītīgi gatavojos un ar to pašu lielo godu atbraucu. У него окопах столов, потерял свой дом. У кого-то в руке лом, у кого-то поротом. У короля грейш, лопотеры, зинты. Классикал свой чек, тут это сову зинты. У короля грейш, лопотеры, зинты. Ausmeņa rekords redzēja? Jā. Kā viņi? Īstumā kaut kas interesants, kad Rīgā ir tā, ka visi cilvēki gāja pie Skutera, vai ne? Nāc pie Skutera ciemos. Paklausījos Skutera mūziku un tiem cilvēkiem tas likās kaut kas tas ir, vai ne? Jā. Bet savā ziņā bija ļoti labi. Pirmkārt jau muzikālā ziņā beat bija ideāli. Raps pats par sevi, flows, viss bija kārtībā. Un arī brīžam likās tā jocīgi, ka tu krāti galvu, jo to cepī vispār tas tavs, kas notiek. Jā. Bet vajag novērtēt arī to, kas tur ārpus Rīgas. Jo mēs tomēr esam mazā Latvijā un mūsu tā scēna ir ļoti maza. Никита Молотуян из талант, давай! Никита! Горного, они всегда бордера, душа наружу просто, кому-то выше крыльца, чернее чуть-то черного, а юмора задорного, солнце горного, нигера отборного, хип-хопа закаленного, культуры зараженного, и пошло-поехало, а куда приехали, остановка Ausmeņa, šitом куда добрался, я второго сажу, пацанам почками обсажена. Ausmeņa rekords ļoti gribējās redzēt, jo tā pati ideja, kad kaut kur ārpus Rīgas, kaut kur tālu Latvijas vienā stūrī ir bračiņi, kur piedurās uz tādu kvalitīvu ideju. Un tas arī gribējās viņus redzēt, pašs arī satikt, pateicu paldies, ka atbrauc uz Rīgu, tas bija pozitīvi. Puiši, jūs esat tālu ceļu braukuši no Reizeņas, vai ne, cik saprotu? Jā. Kāda iespēja iesildot tādu mākslinieku kā Skuteli? Iespēja ir vislabākie. Nekad tā nav bijis, nekad neesam uzastojuši tādas publikas priekšā tik lielas. Es vispār pirmo reizi uzastoju, bet tas bija kaut kas baigi labs. Pats Skutelis no Reigas uzrakstīja. Cik atbrauci īstenībā? Jā, mēs sākumā domājam, cik pat nevar būt, bet jā, cik točni. Emocijas ir ļoti burvīgas, jo šīs tomēr ir augsta līmeņa pasākums un mums kā iesācējiem no vienas puses, ne no vienas, no visām pusēm, iesācējiem piedalīties šādā pasākumā, tas ir gods īstenībā pat. Jums tā ir tāda pirmā lielā uzstāšanās un vēl pēc tam Rīgā, vai ne? Kā publika, kā jūs viņu uzņēma un kāds sajūtas? Nā, man publika likos labāk nekā bija domāts sākumā, pat normāli prakačāļi, tur Ausmeņa publika. Jā, mēs īstenībā domājam, ka cilvēki nesapratīs, ko mēs viņam sakām, bet cilvēki pat bļāva Ausmeņa rekords, saka, droši vien, ka viņi saprata un mēs varam būt gandarīti par to. Kā jūs jūtaties? Visu forši?
Vai jums nāk baigais siltumšovu, kyllä? Jā, laiks ir tagad. Bez šaubām. Zini, kā ir pamosties bez cerības. Samierības jums ir teiks, ka tā nav derīga un plānu iedzīvotīgi perīna, lai savi iegūt. Es zinu to, kā paziņas kļūst par varu piekūnu. Uzmas enerģīts, šaubīgs sievs un lai nokāpos man tika laupīts tieks. Ar saviem dēmoniem cīnījos īt savīgi mieru. Vienmēr uzticies sev, ņem par paujīgu cieņu. Čieku konteikais lieku pats veiklāk, no apziņas apziņas šim stāstam bez beigām. Zinot, ka šeit man par labiem darbiem ir mazs honorārs, vienalga maniem vārdiem ir svars, jā. Rīga asins ritē, mūzika sirdī, viss būs tāpat, grūtajā mirklī, pie izmaiņām nepierod, kurām nezinu vēl, neatzīstu kā bonus melus un čekus tu labāk. Kāds sajūts, kāda iespēja? Redzējām, sēdējām ļoti labā vietā un tā. Nu, skuteļu koncerts kā vienmēr ļoti labs. Nu, īsāk sakot, jā, nu, viņam vienmēr ir labi koncerti, tur daudz nav ko piebilst. Es gribētu pateikt par to, ka skutelim ir pirmkārt jāsaprot, ka viņa klausītāja loks paliek lielāks un tam līdzīgi. Un, piemēram, šodien bija tā, ka daudz cilvēku gribēja nākt uz viņu koncertu, bet viņi vienkārši netika iekšā, jo bija pārbāzta zāle. Kas tieši jums patīk skutē Dairadē visvairāk? Es tā īsti nevarētu pateikt. Man patīk vispār dziesmu vārdi. Man īstenībā patīk gandrīz jebkura dziesma, kas ir skutelim. Basām kājām, ostas smāk ielikumā, uzvalkā izdilušākas paslēp iedegumu, izpilst plaukstu, sastīts stāv, gaida, ka kāds iekatīs naudu, bet atbilst nav. Smaids Mikuls, skatiens neziņu mazina, es viņu pētu aiz stikla, es viņu pazinu. Viņš nāk no vietas citādas, tai vietā ceļu malās dzied cikādas. Jauno albumu gaidi? Protams. Vēl ļoti patīk tas, ka latviešu hip-hopā ir tā, ka pirmo reizi Skutels visā scenā ir izveidojis kaut ko kopēji ar latviešu tautas dziesmu kultūru vispār kā tādu. Tas, kad reāli cilvēks ir apvienot hip-hopu kopā ar kaut ko, kas arī savā ziņā ir ļoti latviešu. Tas latviešu hip-hopam piedod ļoti lielu nozīmi. Jo mēs esam skatās tev acīs un nejūt neko. Un tā jo abiem ir pa ceļam saviesīgi un uz leju paņem cīgu vēl un ejam. Lielākā vaflē kā bombijas saldējums, šūkojas tā, ka visi brokīs korēt. Es tā baigi nekad nebiju iedziļinājies, bet tā, kad es izdzirdēju, ko viņš dara, es tajā atradu to, ka tur ir saturs, tur ir arī pasniegšanas maniera, bet pāri visam ir arī kaut kāda harizma. Bet tas, man liekas, tas, kas pietrūkst 98%, kas Latvijā kaut ko dara. Viņi iziet uz skatuves, viņi kaut ko bēr, kaut ko bāst, bet nav tā amploā, nav kaut kāda tās tīri kaut kādas emociju vibrācijas, ko tu nodod. Skutelim sanāk. Viņš pats ir dzīsmis, jau latgalis. Jā, nē, uzvar kaut ko. Bet tagad jāiet gulēt. Jau. Dienas bez stresa, liekas es esmu. Harmonijā nemainīšu vieru pret besi. Elpoju pilsētu un jūtos kolosāli. Kolosāli! Tātad novēlējam Skutelim. Novēlējam Skutelim īstenībā, es domāju, es nevienīgais gaidu viņu jauno relīzi, jauno veikumu. Katrā ziņā darīt to patiesi pašam priekš sevis, ja tas kādam patiks, nepatiks. Galvenais, lai viņš dara to no sirds. Tie, kas uz tā vilnīša nostāsies, pavilksies, tie arī novērtēs. Nu, novēlu, lai viss izdodas, lai, ja kādam jāiekaro tā smaile, vismaz Latvijā, vai plašāk, tad tas noteikti ir Skutelis un novēl, lai viņam tas izdodas. Skuteli, ko varam pasēt. Turpinājumi mīt savās gorā. Skuteli mīts, nekāds mīts, neporstoja mīt. Ja es zinot, ko tas nozīmē. Te bija Andris Kojamets un Ausmaņa rekords! Un tas bija raidījums Dzīvesudrabs. Atā!